27. aprīļa preses konferencē Latvijas Leļļu teātra pārstāvji pirmo reizi pēc jaunā mākslinieckā vadītāja Ģirta Šoļa stāšanās amatā publiski prezentēja teātra radošo stratēģiju turpmākajām sezonām, kurā kā būtiskākais jaunums sagaidāma jaunas repertuāra sadaļas veidošana pieaugušajiem skatītājiem. Ja mēs runājam par pieaugušo skatītāju, tad tas nebūtu arī tā nav, ka šeit šobrīd notiek kaut kāda tāda vēsturiska inovācija. Pieaugušais skatītājs Leļļu teātrī ir bijis, gaidīts, ir daudzi zināmi varoņi. Tas pats Hugo Dieks Šveiks atcerās tādu, kad vecāku paudzi šīs izrādes. Tā ir tāda, manuprāt, tāda veselīga atkal atgriešanās, atkal tikšanās. Un, manuprāt, arī tā kā kopš salīdzinoši neilga laika, kad es šeit esmu sākts strādāt, tad es redzu to, kā aktieriem patīk, kā viņiem interesē kaut kas tāds mazliet jauns, kur viņi var daudz plašāk un savādāk izpausties. Giacomo Casanova, lei. Giacomo Casanova, lei. Kā pirmo šajā repertuārā varēsim redzēt Andra Kalnozola iestudējumu Kazanova, kura pirmizrāde gaidām 26. maijā. Mēs sapratām, ka tas piemērs jāņem no paša Giacomo Casanovas, kurš bija cilvēks bez robežām, ļoti drosmīgs cilvēks. Daudziem zināms tikai kā bruņķu mednieks un mīlnieks, bet viņš bija vēl daudzpusīgāka persona. Viņš bija literāts, turklāt viņš bija viens no tiem, kas aizsāka fantastikas žanru literatūrā. Viņš bija matemātiķis, viņš bija ārsts, viņš bija jurists, viņš bija abats, viņš bija slepenais spiegs Francijas dienestā. Viņš bija pirmais Parīzes loterijas direktors, tātad varētu teikt, ļoti daudzpusīga persona, bet to visu izdarīja viens. Tad es sapratu, ka šī luga ir jāpārraksta, ņemot vērā to, ar kādu drosmi Giacomo Casanova dzīvoja, tad šī drosme ir jāieliek izrādes režijas piedāvājumā. Tātad šīs robežas ir jānojauc, jāpārkāpj. Skatītājs ir jāizaicina, gan jāšokē, gan jāmīl, jāsmīdina un tā tālāk un tā joprojām. Es ļoti ceru, ka mums izrāde izdosies tikpat interesanta, cik mana pieredze sekojot šim cilvēkam pa pēdām. Es atnācu ar kaut kādiem saviem izlasītiem filmas, Fellini filma, un man ir kaut kādi savi priekšstati, bet sākot te vienkārši no nulles, mēģināt saprast, ka man tas viss ir jāatmet un vienkārši jāsāk skatīties, burtiski, kā te viss tas kopā mums sanāk. Tā kā, tas ir ļoti riskanti un interesanti, bet es tādu iespēju izaicinājumu pieņemu, un tad jau redzēs, kas ir. Savukārt rudenī Latvijā ieradīsies viens no pasaules leļļu teātra grandiem – holandiešu režisors, dejotājs un leļļinieks Duda Paiva, kurš darbam Latvijas Leļļu teātrī izvēlējies latviešiem tik nozīmīgo Raiņa lugu Zelta zirgs. Bet 2018. gada pavasarī uz Latviju dosies vizuālā, fiziskā, masku un delertiskā teātra meistars režisors Dāvids Džovans Zana, kurš kopā ar Latvijas Leļļu teātra latviešu un krievu trupas aktieriem radīs Romeo un Džulietas versiju.